The coolest and krūtest radio show in Latvia. Coolens FM. Labrīt! Mēs varam šodien teikt ne tikai saulaini un dzeltenās noskaņās, bet te ir ar tādu kārtīgu rozā toni. Vakar sieviešu diena ir atzīmēta, un es ceru, ka mēs turpinām svinēt visu kopā. Markus Rūtentāls te pie mums ciemos, un arī Lāsma. Čau, labrīt! Čau. Prieks jūs redzēt šeit, un skatoties iepriekšējo apciemojumu, un jūs te ar mūsu kolēģīti Daci runājāt, es klausījos interviju, un tur tu minēji, ka no rīta celties agrā rīta stundā. Jā, ir diezgan grūti jāatzīst. Nekas nav mainījies. Bet tagad pavasars pienāca saulīt, pamodīt. Ir taču mazliet vieglāk. Jā, noteikti ar sauli pamosties vieglāk. Jā, tur vaļā galvenais aizskara, lai no rīta Guļam istabas logu vajag uz austrumu pusi, un tad pusi problēma atrisināt. Tieši tā. Pastāstiet, mēs šodien klausītājiem centāmies uzbūrt to svētku sajūtu arī 9. martā un uzdevām jautājumu, kāda izskatītos tā pasaule bez dāmām. Ko teiktu tu? Es teiktu, ka pasaule noteikti būtu mazāk organizēta. Man šķiet, ka... Jā. Tas ir labs punkts. Man liekas, ka tā būtu haotiskāka, noteikti. Jā. Lās, un kā tu domā? Jā, es varu piekrist, kad es domāju haotiskāk, bet savā ziņā varbūt viss notika tā lēnāk un tā nesteidzīgāk. Visādi varbūt, to mēs neuzzināsim, es ceru. Bez liekas spiediena. Labi, bet kāds ir pagājušas laiks, jo mēs te noskaidrojām, ka novembra izskaņā viesojāties šeit. Pāris mēneši ir pagājuši, gada laika mainījušies. Kas jauns noticis? Es esmu turpinājis cītīgi strādāt pie sava albuma, un tas visdrīzāk tūlīt arī tiks pabeigts. Gribētos teikt, ka šī mēneša ietvaros katrā ziņā noteikti drīzumā var gaidīt. Un to es arī esmu darījis pa šo laiku. Noslīpējis gabaliņš, izlaicis vēl vienu dziesmu, ar ko arī esmu šeit šodien, un darbojos. Un ar Jāni Šupkeviču ir sarunātā intervija, bet sadarbība vai nav vēl? Diemžēl jāsaka, pašlaik vēl nē, bet es ceru, ka kādreiz sanāks. Izdosi albumu, un tad pašam būs jāsadūšojas un jādodas un jāsaka, hei, nākamo albumu es gribu kopā ar tevi. Tieši tā, izklausās ļoti labi. Vai ne? Atliek tik saņemt to drosmi, tad jau viss notiek. Zīda Spāni, šodien tu iepazīstinās ar šo albumu singlu. Te izklausās krietni nopietnāk kā iepriekš. Kopā ar Katrīnu Dimanu bija tāds ukulelīts rotaļīgais stils, šobrīd ir tā ļoti eksistenciāls, pat gribētu teikt. Jā, šī dziesma, bija tāda, viņa tapa tumšajos laikos, tā ir tāda, viņa varētu arī saukt kaut ziemas dziesma, un, dziesma principā ir par to, ka par grūtajiem brīžiem, kad sajūt, ka nekas nesanāk, viss slikti, viss grūti, arī kad trūkst motivācija, piemēram, man personīgi albumu pabeigt un turpināt taisīt, tad tas tāds kliedziens pēc palīdzības visumam un tāds dramatiskāks moments. Vispār es padalīšos saviem novērojumiem, tad tu varēsi piekrist vai apgāst. Man šķiet, ka otra tieši šī tēma, ko tu cilā savā dziesmā, varētu jau ieņemt vietu numur 2 aiz visiem mīlas stāstiem mūzikā. Vai to arī es novēroju, ka cilvēki, vai tā ir varbūt, ka cilvēki vairāk dalās, tās problēmas noteikti ir bijušas arī visu laiku, bet vai cilvēki tā kā vairāk ir gatavi dalīties ar to un likt mūzikā iekšā, jo mīlestība tā ir mūžīga tēma, par to dziesmas ir un būs, bet tieši par tām iekšējām sāpēm, par pārdomām. Kā tu skaties? Jā, man šķiet, ka īstenībā ka pēdējā laikā, kad cilvēki ir vairāk sākuši rakstīt par šādām tematikām mūziku. Jā, es nezinu, ko tas saistīts. Varbūt cilvēki jūtas brīvāk, varbūt vairāk apdomā par visumu, par eksistenci. Jā, iespējams. Labs novērojums vispār. Tu pats arī jūties brīvi? Un vai mūzikā ir viegli sevi atklāt un atkailināties? Noteikti. Dažu brīdi tas ir izaicinājums, brīžiem nāk tas kauns, bet es to strādāju, man šķiet, ka ar katru dziesmu es jūtos, gribētu teikt, ka es jūtos brīvāk un varu patiesāk taisīt un izpaust savas emocijas. Jā. Un ko tu dari tajos mirkļos? Tu pats dziesmā saki, ka jāvērš pēc kādas palīdzības un liekas, ka nekā vairs nav labi.
Kas tev palīdz un kā tu izķiprojies no šī stāvokļa? Es gribētu teikt, ka es rakstu mūziku. Jā. Tas noteikti palīdz brīžos, kad ir grūti, ja tu vienkārši piesēdies pie klavierēm, kaut vai nekonkrēti kaut ko trinkšķini. Man šķiet, ka tas var aizvest pie tāda laba rezultāta un arī apkopot domas, vai vismaz izlaist ārā. Bet tad, kad ir slinkums to albumu rakstīt? Tad šī dziesma top. Jā, ja ir slinkums, tad vajag atpūsties, tad vajag aizmirst visu, tad vajag nestresot un apēst kaut ko garšīgu. Ļoti labs ieteikums, vai ne? Es tieši gribēju vaicāt par to, vai, kā ir vieglāk izstāstīt vai mūzikā izlikt, tu jau atbildēji. Vieglāk ir mūzikā izlikt tās viss, nekā atkailināties par tām savām sajūtām izstāstīt, nezinu, vai iet pie terapeita, vai kādā šovā sēdēt uz mīkstu krēslu un stāstīt. Jā, dažreiz ir vieglāk to ielikt dziesmā. Pat vieglāk, kā saki, nevis iet un stāstīt burtiski kādam, bet, ja tu to uztais dziesmā un saliec tādās smukās pārdomātās rindiņās, tad jau tas ir vieglāk to tā izklāstīt un pēc tam pasniegt. Jā. Reizēm vieglāk to apēst, kā mēs tikko noskaidrojam. Visas emocijas. 3 cielaviņas man lūdza. Man ir skarbā diena, man lūdza 3 cielaviņas. Nākamās dziesmas nosaukums. Lūk, 3 cielaviņas vispār ir nedzirdēts. Par cielaviņu ne. Vien skaitlī viss ir skaidrs. Lārs mums stāsta, kā ir ar Markusu strādāt kopā. Ļoti interesanti. Markusam ir ļoti daudz idejas, un es teiktu, daudzas no tām ir ļoti ambiciozas, un līdz ar to ir ļoti interesanti mēģināt tās tiešām piepildīt un izlikt tādā praktiskā jau sataustāmā veidā. Jā. Un es domāju, ka noteikti nākotnē arī tās būs lielas idejas. Un šī pati ambīcija sadarboties ar Šepkevicu, man liekas, ir grandioza. Un es ceru, ka izdosies. Protams, mēs to arī novēlam. Bet kas ir bijusi tāda līdz šim dūlākā ideja no Markus? Dūlākā ideja? Es teiktu, uzreiz tā lekt iekšā un albumā. Un, ja sākumā bija doma, ka varbūt tas būs mazais EP albums, tad tas jau pārvērtās par uzreiz pilnušāšu, varētu teikt, albumu ar potenciāli 10 dziesmām. Un tad uzreiz jau vajag arī koncertu un tā. Un tad tas ļoti, es teiktu, jaudīgs iesākums. Forši, tas nozīmē, ka Markusam ir ko teikt. Jā. Tas mūzikā īstenībā galvenais, ka tev ir ko teikt un gribas to teikt skaļi. Un kas tad sekos tālāk? Labi, albums jau prognozējis marta mēnesī, kas ir vienkārši kolosāli. Tu atbrauc te ar 3. singlu un, hei, man jau būs albums. Koncerti tad arī? Jā. Jau datumi ir nosprausti? Jā, plānojas maija beigās, ka būs prezentācijas koncerts Rīgā. Tā kā droši visi būs aicināti. Noteikti varēs pēc albuma izdošanas jau pamanīt kaut kādas afišas un tad ierasties. Un patiesībā pirms albuma plānojās vēl viena dziesma angļu valodā. Tā kā arī ir ambīcijas uz plašāku pasaules tirgu. Tā ir Eiropa vai uzreiz dīķim pāri uz ASV? Uzreiz visi globāli Billboard pasauli. top 10. Jā, Taylor Swift jāgāž. Beidzot kāds to ir apņēmies izdarīt. Es īstenībā sākotnēji, kad es sāku vispār kaut ko rakstīt ar domu, ka it kā par albumu, es domāju, ka tas būs pārsvarā angliski, bet kaut kā tapšanas procesā es sapratu, ka latviski arī ļoti forši rakstīt, un tāpēc lielākā daļa no albuma tomēr būs latviski. Tā dziesma, kas iznāks angliski, tā būs īstenībā pirmā, kas tika radīta no šī albuma, bet viņi vienkārši sēž datorā jau ļoti ilgi, tā kā beidzot redzēs dienas gaismu. Mums jau ir tikai prieks, ka dziesmas arī latviešu mēlē un tiešām atbalstam šo kustību un novēlēsim tev veiksmi. Gaidīsim jauno singlu, gaidīsim albumu, gaidīsim koncertu un izskatās, ka jūs te arī pie tērpa tematiski domājat. Šeit, klausīties varbūt šobrīd neredz, pēc tam YouTube platformē varēs gan ievērtēt un tiešām baudīt to, ka jūs esat saskaņojušies. Tas tā speciāli, jūs arī par tādu tematisko domājat tērpa ziņā? Šoreiz jāatzīst, tas nebija speciāli, bet... Jā, tā jau ir tāda sadarbības. Jā, tāda simbioze. Mēs tā zemapziņā kaut kā saskaņojamies. Uz ielas, lai pašķirās, lai uzreiz redzētu, kur savējie. Jā, tieši tā. Jāsāk domāt par mērču tad ir. Laba doma. Tas būs jau nākamais. Jā. Labi. Paldies, ka paviesojāties šeit, Kurzemes radio.
ar daudz dažādiem jaunumiem. Nu, jums te tiešām netrūkst ambīciju, un tā arī vajag. Esat startējuši spēcīgi, un tā tikai turpināt. Jums arī forši, starp citu, partneri. Gan Ants Ansons te parādās, vai ne, kā viens no komandas biedriem. Jā. Vai varbūt albumā būs vēl kāda sadarbība? Nu, par to Jānu mēs nākamajā. Tagad viņi liksim varbūt mierā pavasara sezonā, bet šajā albumā vai plānojas jau? Jā, būs vienā dziesmā man arī dziedās Milija Valka, un, kas ir mana kursabiedrene iepriekš bijusi. Tā kā, jā, un Aurēlija Īle arī būs vienā dziesmā. Tā kā jā, būs vēl pāris sadarbības. Tad jau viss notiek. Labi, klausamies Zīdas Spārnus un saprotam, palūdzam visumam, lai viss mums labi un lai tiešām tas ziemas, varbūt grūtais brīžiem drūmais posms ir noslēdzies, vai ne? Cerams, ka tas ir Zīdas Spārniem lidojam tālāk pavasarī. Paldies. Paldies. Savilka matus, viņš savilka matus tā, lai neparautu vadus, kas rītā mausmu.